šodien mēs atceramies pirms 72 gadiem vairāk kā 15,000 Latvijas cilvēku, kuri tika bez tiesas vārdarbīgi aizvesti prom no mūsu zemes. Mēs atceramies arī visus tos, kas pazuda PSRS plašumos, it sevišķi 37. un 38. gadā, kad piederība Latvijai bija gandrīz tas pats, kas nāves spriedums. Mēs atceramies visus tos vairāk kā 45,000, kas tika izvesti 49. gada 25. martā. Un mēs atceramies visus tos, kas arī dažādos laikos, pat gandrīz līdz 89. gadam, tika dažādā veidā represēti. Tas bija veids, kā veidoja padomju valsti. Tas bija veids, kā komunisma režīms veidoja savu ietekmi.